Līdzdalības atslēga ir cilvēki, cieņa un rūpes. Jā, rūpes, man liekas. Un līdzdalībai vajadzētu. Līdzdalībai vajadzētu. Drošu vidi. Jā. Paldies, Madara. Jā, Madara, paldies, ka tu esi šodien ar mums kopā šeit, mūsu Tu esi LV līdzdalības sarunu studijā, un kā jau arī mūsu šī te raidieraksta. Jā, mums ir raidieraksts, šis saucās raidieraksts nosaukums, liecina, ka mēs runāsim par līdzdalību. Mēs gribam runāt ar tevi par līdzdalību, un tu esi arī darbojusies dažādās līdzdalības aktivitātēs, un joprojām es pieņemu, ka līdzdalība ir liels tavs arī profesionālās, ne tikai, bet arī personīgās dzīves fokus. Vispār, varbūt tu vari ieskicēt, kādas ir tās tavas pirmās domas vai pirmās sajūtas, kad tu vispār domā par līdzdalību? Kas ir tas, kas tev uzreiz nāk prātā? Tā uzreiz vienmēr grūti ielikt, bet jā, man liekas, ka līdzdalība ir tāds ļoti pārprasts koncepts. Mēs it kā visi zinām šo vārdu, visiem viņu kaut kur piesaucam, bet mēs reti, kad saprotam, ko savstarpēji mēs ar to domājam un kā tas reāli izpaužās. Ka tā līdzdalība ir ļoti arī niansēta, ļoti mazās lietās. Ka līdzdalība ir ļoti lielā spektrā no ļoti kaut kādām mazām lietām, kuras vienkārši kaut ko izdaru. Jebko, kas var kontribūtēt kopējiem labumam vai kaut kādai mazai lietai, līdz, es tur nezinu, taisu kampaņas, akcijas un vēl kaut ko. Bet varbūt es daru kaut kādu mazo lietu, paceļu to atkritumu. Tur tas spektrs ir šausmīgi liels, un mēs uzreiz bieži, lai dzirdot līdzdalību, vienmēr bliežam ar to lielo daļu, kas ir tas, kas rada to, man liekas, tādu pārpratumu arī. Arī domājot, piemēram, par dažādām vecumgrupām, cilvēkiem, dažādu grupu cilvēkiem, ko kurš var izdarīt un kādi viņiem ir resursi. Ka tas ir daudz niansētāk, bet mēs par to vēl īsti nerunājam un neizprotam tik ļoti niansēti sabiedrībā. Kāpēc, tas arī mājas rada to reizēm pretreakciju, kad ir tā kā, ko te tu līdzdalība. Jā, jautājums, vai mēs varam darīt lielas lietas, ja mēs nedaram mazās, piemēram. Kā tas diez ir vispār iespējams dzīvē? Varbūt tas ir iespējams, ka mēs nepaceļam to papīri. Jā, droši vien ir. Ir ceļš, ja viņas dara tādu demonstratīvu iemeslu dēļ, nevis varbūt, jautājums, tas nāk no iekšējas vajadzības vai no kaut kādas kopējās sajūtas par atbildību. Vai tas nāk tāpēc, ka tā pienākas darīt, tāpēc es daru to lielo demonstratīvo lietu, bet varbūt, ka es ikdienā nepraktizēju, piemēram, savstarpējās attiecībās ar cilvēkiem vai, Jā, un tas jau droši nav ne slikti, ne labi. Gan jau kā arī, es kaut kā ticu, ka arī cilvēki, protams, katram mums ir kaut kāda tā, ne jau gluži misija, bet kaut kāda doma, kāpēc mēs esam uz zemes, ja? Varbūt, ka tas ir pieļaujams, ka, piemēram, cilvēks, kurš dara kaut ko ļoti, es nezinu, Eiropas līmenī, piemēram, bija līdzdalības jautājums, ka viņš, piemēram, nepaceļ konfekšu papīrīt, kurš mētājas vienkārši uz zemes. Jā, un tas droši vien tas konceptuālais jautājums, vai lai tiktu līdz kaut kādam līmenim, man ir jāsāk obligāti no apakšas. Kā tu redzi, Madara, jo tiešām, man liekas, līdzdalība ļoti dažādos līmeņos ir, un es tev absolūti piekrītu, ka ļoti bieži mēs runājam, ja tas nav kaut kas liels, milzīgs, ja es tagad nemainu likumus, es nezinu, vēl tur, teiksim, Eiropas Savienības līmenī nebija kaut kādas lietas, kā stāv pa līdzdalību, tas jau nav, tā jau vienkārši tāda vienkārši darbošanās, jā. Bet... Es domāju, ka noteikti, ka tas nav tā kā hierarhiskas kāpnes, vai ne? Tas ir attiecīgajā mirklī, kur es esmu dzīvē ar tiem resursiem, kas man ir un kāds ir mans iespējas. Es varu darīt to, kas makes sense, tā teikt, vai ne? Kam ir jēga tajā brīdī. Ja man ir resursi tikai, es nezinu, sakārtot savu istabu, tāpēc, lai man es nezinu, vai iesaistīt bērnu kaut kādās lietās, arī viņā veicināt līdzdalību, vai ne? Tas ir ļoti svarīgi arī šajā meklī un nemainīt likumdošanas lietas vai piedalīties kampaņās. Varbūt es nevaru pacelt to papīru, jo man ir pilnas rokas vai man šausmīgi sāp mugura. Lai tas papīrs tur stāv, bet es daru kaut ko citu atkal. Jā, un reizēm es varu darīt tikai tās lielās lietas, un varbūt man nav kapacitātes tām mazajām, jo viņas pārņem atkal, Man liekas, ka ir ok visi tie līmeņi, kamēr tu... Jā, un jautājums, vai tās ir lielās un mazās lietas, vai gadījumā nav tā, ka visas šīs lietas ir ļoti nozīmīgas? Arī papīrs pacelšana ir liela lieta. Ja mēs ņemam, ka tās nav kāpnes, bet, piemēram, ka tā ir platforma,
tad it kā jā, ka katrai šai lietai ir sava nozīme, un mēs varbūt nevienmēr varam pateikt, ka kaut kas ir daudz nozīmīgāks par kaut ko citu. Nu, labi, mēs te baigās filozofēt. Šī, man liekas, ir ļoti svarīga tāda ideja, jo arī paskatoties, piemēram, es nezinu, pēc savas pieredzes kaut ko darot Eiropas līmenī, kā vai ne, tu saproti dienas beigās, ka tam, kas tur tiek darīts, vai kaut kādas lietas, iniciatīvas, normatīvi, ja, kas tur tiek izbīdīti, viņam ir kaut kāda jēga, ja tas ietekmē to, ka mēs labāk varam pacelt papīru, vai mums ir mazāk papīra, piemēram, pie zemes. Ja? Nu, patiesībā tālāk tas kaut ko maina, tikai tad, ja tiešām kaut kas notiek vietējā līmenī, jo pretējā gadījumā tās paliek skaistas, fantastiskas rezolūcijas. Mēs te, kamēr droši vien mēs te sēžam, tamēr droši vien kaut kādas, 50 rekomendācijas tiek uzrakstītas, ja, kaut kur kaut kādos lielajos Eiropas procesos. Bet Madara, es tev gribēju vaicāt sekojušu lietu. Tev ir tavos burbuļos, manuprāt, tev ir, zināmā mērā, es teiktu, pat ļoti interesanti paveicies, ka tev ir iespēja strādāt ar līdzdalības jautājumiem dažādām vecuma grupām. Ir organizācijas, kur strādā tieši ar bērniem, ar bērnu līdzdalību, ir tad organizācijas, kur darbojas ar jauniešu līdzdalību, un es pieņemu, ka arī, teiksim, pieaugušo līdzdalību, ja ir, tad mēs varam klasificēt, arī tev nav sveša. Kā tu redzi tās, vai tur ir kaut kādas atšķirības tajās līdzdalības pieejās un vispār šobrīd tajā, kas notiek līdzdalības jomā šajās sabiedrības grupās, vai tomēr mēs varam runāt par kādiem universāliem principiem un īstenībā, jā, tieši tā jāsāk, kur ir no dzimšanas, un tad mēs tur varam līdz jau sagaidīt senioru vecumā, ja kaut ko jēgpilnu. Man liekas, ka nav tā, ka es būtu šausmīgi tā ļoti dziļi noformulējis, bet kas tam visam ir pamatā, pamatprincipi jau visur ir vienlīdz svarīgi. Jautājums, ko mēs ar katru vecumu grupu vai mirkli dzīvē varam sagaidīt, bet pamatprincips ir cieņa, piemēram, ko mēs cieņa spēja sadzirdēt, dot atgriezenisko saiti par to, kur tas cilvēks ir iesaistījies vai bijis līdzdalīgs. Tātad, jo, piemēram, mēs it kā visu to līdzdalību bieži vien attiecinām tiešām uz to grupu cilvēku, kuriem ir kaut kāda lemtspēja un ietekme mūsu sabiedrībā. Tur ir 18 plus līdz, tad es nezinu, pensijas vecumam. Jo ko tad pensionāri var, ja viņi var vairs neskaitās? Bērni arī neskaitās, jaunieši pa pusē. Ja, jau sāka, bet tad, kad mums ir ērti, mēs viņus ņemam vērā, un tur, kur nav ērti, tur atkal viņi neko neizmēs. Jauniešiem jāmācās kļūt par labiem pieaugušajiem. Jā, bet vienlaikus jau viņiem praktizēt to līdz galam. Tas klasiskais arī, mēs gribam bērnus un jauniešus, lai viņi ir pēc tam spējīgi, neatkarīgi individi, kuri ir līdzdarbojas, kuri var pieņemt lēmumus, piedalīties tur vēlēšanās, bet tad, kad viņi grib izteikt kādu viedokli vai kaut kur iesaistīties, tad kā mēs viņus atsēdinām vai negribam vispār uzklausīt. Tur ir tās pretrunas, bet visam pamatā jau ir tieši tā cieņa, ka jebkurā vecuma posmā, jebkurā mirklī tev var būt tavas zināšanu, izpratnes un attīstības pakāpes ietveros, tiesības un spēja kaut kā ietekmē to, kas ar tevi notiek. Un tas attiecās, piemēram, ko minēja par līdzdalību attiecībā uz bērniem, jo arī zīdēniši, arī mazi bērni var būt līdzdalīgi procesos, kas ar viņiem notiek, vai ne? Viņi var ietekmēt, viengadnieks var jau tur šivarēties pa virtuvi, vai tu viņam var prasīt, tā teikt, kuru drēbi, vai tu var veicināt viņu iesaisti apģērbšanās procesā, vai tad, kad 4-gadnieks tiek iesaistīts, diemžēl, bet kaut kādās tur piemēram, bāriņtiesas procesos, vai sociālajā dienestā, arī tad ar viņu var attiekties, ar viņu pret cieņu var mēģināt noskaidrot viņa izjūtas un viedokli, un izskaidrot viņiem, kas notiek tajā mirklī, un iesaistīt viņu tajos, katrā tajā mirklī mēs varam atrast to, kā kaut kādā kapacitātē bērnu un jaunieti iesaistīt un izskaidrot, dot informāciju, paprasīt viņa viedokli. Un arī dot atgriezenisko saiti par to, kas ir noticis pēc tam, kas bieži vien iztrūkst. Mēs it kā varbūt pat iesaistām, bet mēs reti, kad atgriežamies atpakaļ, hei, tas notika, un tad mēs nonācām pie šī. Jā, es domāju, tagad manā pieredzē vispār man drīzāk jāsaka tā, vismaz vai tie bērni, ko es esmu savā dzīvē sastapusi un redzējusi, es pilnīgi tev piekrītu, jā, tad no jau zīdaiņu vecuma viņi iesaistās, viņi ir līdzdalība. Viņi līdzdarbojas, ja? Un patiesībā es tagad tā tīnu visu lēnām un klausos sevi un tagad domāju, bet vai gadījumā nav tā, ka cilvēks jau piedzimst vēloties būt līdzdalīgs, taču mēs, pieaugušie,
Nu, un tad, kad mēs bijām bērni, mūsu pieaugušie, nu, te, kas saka, nē, nu, te būs tā. Un kad tu patiesībā iemācies tā kā respektēt kaut kādas noteikumus, sabiedrības uzskats, bet varbūt, ka patiesībā tiešām, ka bērns piedzimstot, viņam dabīgā vēlme būtu piedalīties it visā, sākot ar taisīšanu, ja, beidzot ar mājas kurināšanu un ģērbšanos, ja, tas ģērbšanos ir tāds ļoti normāls, ja, piemērs, ja, bet vienkārši tiešām taču bērns, tātad varbūt, ka ir tā patiesībā, ka cilvēki, kur negrib līdzdarboties, viņi ir vai nu ļoti sāpināti, vai nu ļoti stopēti, vai nu ļoti vīlušies šajā te kaut kādā iesaistīšanās procesā, jo patiesībā varbūt mēs tiešām piedzimstam tādi, ka mēs gribētu piedalīties un līdzdarboties. Tas būtu tikai dabīgi, kā mēs ēdam, mēs elpojam, mēs piedalāmies, līdzdarbojamies savā dzīvē. Tieši tā, jo tas ir tas, ko, man liekas, mēs izdarām. Es neatceros tagad vairs precīzi, kur, bet es lasīju, kurā mērā, jā, katrā laikā, tad mēs ar caur audzināšanu sagatavojam tādus pilsoņus, kādi mums ir šajā sabiedrībā vajadzīgi. Jā. Un ar vecām metodēm mēs gribam sagatavot cilvēkus citam laikam. Jā, jaunā laikmeta cilvēks. Mēs gribam padarīt, kamēr viņi ir bērni un jaunieši, ērtus, lai viņi tā kā... Bet pēc tam mēs gribam, lai viņi kļūtu pēkšņi tā kā aktīvi, proaktīvi, visādi iesaistīti. Bet mēs nevaram viņus vienlaikus padarīt ērtus un klusējošus un neiesaistītus, un pēc tam cerēt, ka tagad viņi ņems to iniciatīvu. Tas tā nestrādā, vai ne? Jā. Ja tu esi aptupēts, klusināts un vīlies, un tu neesi pieredzējis, ka tu vari ietekmēt mazas lietas ģimenē, skolā, es nezinu, turpat apkārt pagalmā, kad kāds ņem vērā arī, ka tev kaut kas tur ir vajadzīgs. Kā tu vari cerēt un gribēt, ka tu pēc tam iesi palīdzēt, ietekmēt, mainīt, iebilst, ja kaut kas notiek, ja tev nekad neņēma vērā. Jā. Un pēc tam jau un tas pats ir īstenībā man notiek pēc tam, kad mēs esam vecumdienās. Mēs arī vecākus cilvēkus nostumjam atkal malā, jo viņi atkal jau vairs neskaitās. Jā. Tā kā vai ne tāds tikai īsts brīdis, kad tu skaities. Jā. Skaities līdzdalībā. Tagad tu skaities tā, cik tev ir 25, jā, normāli. 50, tad mēs jau tur tā pastīsimies. Vai nav bišķi jau pat rāk, jā. Vispār, jā. Tātad audzināšanai ļoti liela nozīme, jā. Un ja mēs bet tas nozīmē, ka visos šajos briesmīgajos režīmos, kur cilvēks apspiež, tam ir kaut kāds pēc tam, tas tiešām reāli strādā. Ja mēs audzinām sabiedrību ar kaut kādu domu, piemēram, domu, ka tev nevajag domāt, tad mums arī tāda attiecīgi cilvēki izaug. Tā jau ir kā sanāk. Principā vēsture jau arī to rāda, vai ne? Visos autoritārajos režīmos lielā mērā jau tas ir, sabiedrība jau tur jau tā, vai ne? Sabiedrība viens pati sevi jau visu laiku noklusina un cenzē un apspiež to līdzdalību tieši caur šo, ka mēs jau ļoti maz ir vajadzīgs tas ārējais spēks. Tev vajag tikai mazliet piekušināt un pēc tam viens otru nospiež visu laiku lejā. Kas varbūt domājot par Latvijas situāciju, jo mums ir tā ārkārtīgā privilēģija, un es te runāju ar vienu interesantu somu ekspertu, un viņam bija tāda statistika, ka es neatceros, cik bija tas procents, bet principā ārkārtīgi maz, tur zem 5% vispār pasaules sabiedrība dzīvo demokrātijās, ja, un mēs esam viena no tām, tad varētu teikt, ka tā ir milzīga privilēģija, vai ne? Bet neraugoties uz to, mums, protams, ir izaicinājumi un līdzdalības tādi rādītāji veicināšana viens no tiem, par ko mēs tīpaši ļoti pēdējos gados runājam, dažādās vecuma grupās un kontekstos. Ko tu redzi no savas praktiskās dzīves, profesionālās pieredzes? Kas varbūt ir tās lietas, kas ir tiešām jāveicina, tāda saucamā, darāmo darbu listi, ko tu redzi praktiski, kas mums būtu jādara, lai līdzdalību padarītu labāk. Piemēram, ja mēs skatāmies, varbūt tu esi daudz strādājis ar jauniešiem, tu esi strādājis arī ar bērniem. Ko tu redzi, piemēram, šajās kategorijās? Jo tā ir, man liekas, arī tāda karstā mērķu grupa, ar ko visi grib strādāt, jo tad liekas, ka mēs veidosim nākotnes sabiedrību labāk, kas noteikti tā ir. Bet tu noteikti arī esi ieraudzījusi tās lietas, kas tur varbūt īsti tā kā nestrādā vai pietrūkst. Man liekas, viens no aspektiem ir tas, ko es minēju, varbūt tieši tā. Tas, ka, kā tu saki, vai ne visi grib strādāt, tad jauniešu līdzdalība mums jau ir tā kā skan jau kādu laiku, forši, visu kaut ko daram, viena aktivitāte, otra aktivitāte, bet man pagaidām ir sajūta, ka tam pietrūkst tāda, ka tas ir tāds
aktivitāšu veidā, tādi viļņi, aktivitātes, uztverot līdzdalību kā vienreizēju lietu, nevis kā procesu, kas visu laiku ir tā kā mainīgs, nāk atpakaļ šurpu tur, mēs kaut ko darām. Ka bērns un jaunieši iesaisti nevis tā, kad mums ir ērti un kur mēs gribam, tā teikt, uztaisīt tur fokus grupu vai uztaisīt tur stratēģiju vai uztaisīt pasākumu, kas ir vērtīgi. Viņi iemācās arī caur šo, ka viņus var vismaz kaut kur iesaistīt. Bet mēs viņus neņem, viņiem nav ikdienas teikšanas. Tā teikt, šī ikdienā procesuālā visu laiku, kad, piemēram, es varu ietekmēt lietas, kas notiek ikdienā, un ka es saņemu atgriezenisko saiti, tā teikt, jo mēs nesen, gatavojot arī vienu mācību programmu par bērnu līdzdalību, arī gājām caur šiem dažādiem modeļiem. Un daudz no viņiem runā, ka šis ir, mēs esam pieraduši skatīties uz līdzdalību varbūt kā uz tādu hierarhisku, tādu uz augšu ejošu lietu, vai neviens no lejas, kur nekā nav, tad līdz tam maksimumam. Bet īstenībā jau lielākoties šobrīd runā par to, ka līdzdalība ir tāds kā režģis, tātad viņi ir šurpu turpu visu laiku. Mēs staigājam apakaļ par to līkni. Vienā situācijā mēs bērnam vai jaunietim dodam praktiski visu to iespēju teikt un darīt. Citā mēs viņu iesaistam vai informējam tikai, bet ka mēs katrā vietā, kuru to darām. Līdz ar to ka tā ir tāda ikdienas prakse, un ka bērns un jaunietis saņem to atgriezenisko saiti visu laiku, ko tad tas, ko tu darīji, ietekmēja. Te nesanāca, mēs nevarējām darīt tā kā tu ieteici, kāpēc, ko mēs varam darīt kā nākamo lietu. Ka bieži vien ir tā kā jaunieši ceļš teikt, vairāk tomēr tajā vēl bija šī dekoratīvajā formātā iesaistīti. Mēs uzklausījām, un labi, uztaisījām lielisku stratēģiju vai papīru vai kaut ko citu, un tad tas tur paliek. Kāpēc mēs viņu neīstenojām? Nebija naudas, vai nebija resursi, vai cita politiskā prioritāte. Bet mēs pat neizskaidrojam to, kur vēl ka mēs runātu par nākamajiem soļiem. Savukārt, piemēram, par bērniem, man liekas, ka vispār tā vēl nav īsti līdz galam. Ja jaunieši mums jau ir izpratne, tomēr, ka tā ir, ka vajag un aptuveni plus mīnus kā, tad par bērnu līdzdalību mēs vispār tā knapi sākam runāt. Tur arī kāda iniciatīva, varbūt vēl kaut kas, bērniem vajag pajautāt par kaut kādu lietu. Uztaisīsim kaut kādu tur aptaujiņu vai kā viņus tur mazlietiņi, bet ka bērnus var arī iesaistīt tādā līmenī, ka, piemēram, mums ir sociālais dienests vai bērnīties vai kāds cits, bet, ka, piemēram, vai tur jauniešu centrs vai jebkur, kur ar bērniem strādā, ka varētu iesaistīt par tādā līmenī, ka viņi ir viena no tiem, kas arī intervē cilvēkus, kurus pieņem darbā vai kaut kur vēl, pat šādos līmeņos, ka bērns varētu būt ikdienā iesaistīts visur, tur, kur, mums vēl līdz tam, man liekas, ir augt un augt. Ka nav šīs aizliegtās zonas pieaugušie, un tad, te cilvēki, tev palika 18, tad, tagad skaities. Šī ir īstenībā, man liekas, ļoti svarīga tēze, jo arī esot diezgan ilgi saistītam darbā ar jaunatni, tas, ko vismaz es redzu, ka tieši tas, ko mēs novērojam, ka ir ļoti sarežģīti strādāt ar jauniešu līdzdalību, ja netiek strādāts ar bērnu līdzdalību stratēģiski, jo principā 13 gadus vecs jaunietis, kad vismaz Latvijas republikā normatīvi saka, ka par jaunieti viņš kļūst no 13 gadiem, kaut vienlaicīgi viņš ir arī bērns saskaņā ar citu normatīvu. Ja? Bet jebkurā gadījumā, ka tas posms, ja nekas nav darīts līdz tam, ja principā nav bijušas nekādas tādas līdzdalības aktivitātes, kā es parasti saku, līdzdalības treniņu, tad, protams, ir pilnīgi utopiski, ka tas jaunietis tur, 15, 16, 18 vai 20 gados pēkšņi tagad atklās, ir citais tā, ka tiešām atklāja kaut kādu pilnīgi jaunu pasauli, bet pārsvarā, man liekas, ka tur ir tā fundamentāla strateģiskā problēma, ka šīs jomas īsti nav sasaistītas, un tad darbs ar jaunatni, tagad to jaunieti uzņem ar atklāstām rokām un mēģina visādos veidos iesaistīt, ja. Es domāju, kur ir risinājums. Tātad viens labi, mēs varam atkal teikt izglītības sistēma, tur katrā ģimenē. Es domāju, kā beidzās un sākās visas diskusijas, tu zini? Visas diskusijas parasti beidzās ar divām galvenajām atziņām.
viss sākas ģimenē un jāmaina ir izglītības sistēma. Jā. Nu, teiksim, šis ir tātad pamatos pilnīgi skaidrs, tātad labi, jā, bet, teiksim, nu, tīri kulturāli, nu, kā, tātad tas prasa arī kaut kādā ziņā izmainīt domāšanu, ņemt pa pilnu mazo cilvēku, kurš atrodas šeit pašā telpā, viņu cienīt, jā. Kā mēs to varam panākt? Tātad tev ir kaut kādi varianti? Kāds ir izcinājums? Nav, protams, ka man nav viena varianta, bet tas ir par ļoti daudziem aspektiem, kā mēs darām lietas. Bet kas man šobrīd patīk un ko es dzirdu, tomēr ir šīs, protams, viņas joprojām skatās alternatīvās pedagoģijas metodas, vai varbūt tur bet mēs bieži vien ir dzirdēs tur Montessori pedagoģija, tad tur vēl tur Piklere, vēl kaut kas, ir šie te vārdi. Ko es redzu, ka man liekas, ka diezgan daudz, kas nāk lēnām iekšā tajā mainstreamā, jo gan caur kaut literatūru, kaut kādiem tur Instagram mamām, jebko, vienalga, kur tas lēnām nāk, un cilvēki, man liekas, ka sāk bišķīt arī tajā savā ikdienā apzināties, ka tās mazās lietas, ko mēs varam darīt arī ģimenē mājās, tad tajā attieksmē pret bērniem, tad tajā vienā arī skolās kaut kas ienāk iekšā, bet tas nemainīsies līdz mirklim, kamēr mēs nesāksim domāt, ka cilvēks ir cieņas vērtīgs jebkurā mirklī dzīvē. Ka mēs nekad, vienalga, viņš ir 0 gadus vecs vai cik, ka viņam ir viņš pats par sevi ir cieņpilna būtne. Un tas, man liekas, ir tas, ko mēs, viens tas mans fonds ir Latvijas bērnu labklājības tīkls, un tur mēs kas viens no fokusiem ir mēģināt mainīt to domāšanu arī, ka bērna labūtība, bērna cieņpilna eksistence ir tas sabiedrības pamatmērķis, ka mēs fokusējam visu veidu, ka nevis bērnu pakārtojam savai sistēmai, bet sakārtojam sistēmu tā, lai bērns var attīstīties un augt tur, kur viņš ir tajā mirklī, un attiecīgi kļūt par pieaugušo, kurš ir spējīgs. Un tas nozīmē, ka mēs bērna tiesības ievērojam nevis tikai uz papīra vai tur, kur ir ērti, bet vienmēr, ka mēs viņu informējam vienmēr, ka mēs viņu uztveram cieņpilni. Tas protams, iet kopā ar to, ka mēs ejam prom no vārdarbības, jebkādā veidā, protams, fiziskas, bet arī emocionālas. Visas nianses, vai ne? Tāpēc arī emocionāla vardarbība, kur vēl fiziska, arī ietekmē to, kā mēs pēc tam tālāk veidojam attiecības. Un tālāk vardarbībām ģimenē vai kur arī ir iespējams. Tāpēc es ticamāk, ka mums ir bijušas sliktas pieredzes, kas veidojušas mūsu izpratni par visu pārējo. Tā kā man nav viens atbildes, bet tā atbilde ir, ka cieņa jebkurā punktā. Tas ir cieņa vai ne mirklī, kad rodās bērns, mirklī, kad viņš piedzimst, cieņa pret vecākiem, visu to kopumu kā ģimeni. Bet kur rodas tā necieņa? Kāpēc ir tā necieņa? Jo es tev pilnīgi piekrītu. Manā skatījumā tas ir vispār galvenais, jebkurās attiecībās, vai personiskās, vai profesionālās, vai cieņa ir pats pirmais. Ja? Pilnīgi vienalga pēc tam, vai tu mīli, vai tu heitu, ienīst. Ja? Bet cieņa ienīst ar cieņu kaut vai kaut ko. Ja? Tev nepiekrīt, bet tu vari eksistēt. Jā, bet tieši tā. Ja? Bet no kurienes šis ir? Kāpēc tas ir radies? Tev ir kaut kāds tāds skaidrojums, redzējums? Kā mēs tur nonācām? Tur droši vien ir kombinācija starp kaut kādu daļu audzināšanas un vēstures, kas mums vienkārši ir ielikta. Mēs esam auguši zināmos apstākļos, zināmā daļa no mums varbūt ir augusi vēl vecajā padomju sistēmā, daļa ir augusi 90. kad arī viss un nekas vienlaikus bija bārdeks. Es domāju, diezgan daudz cilvēku ir kaut kur iekšēji tomēr sāpināti, apspiesti bijuši, un mēs ļoti tikai tagad liela daļa kļūstam apzināti par šiem lietām. Un tu nevari būt cieņpilns un apzināts savās attiecībās pret citiem, ja tu neapzinies laikam to, kas ar tevi pašu notiek. Un to man liekas, ka tas ir, ka mēs daudz ko tagad runājam, ne, par dažādām niansēm, tur, vienalga par iesaistīšanos, par līdzdalību, par topiks vai aktuāls pēcdzemdību depresija, arī pie vēl kaut kas vai ne. Vai vardarbība. Vai vardarbība dzemdībās. Un tā kā šie jautājumi visi nāk ārā, tāpēc, ka viņi visu laiku ir bijuši sāpīgi, un mēs nevaram,
Jā, es jau pat pazaudēju domu, bet var sakot, ka tur ir daudz sāpīgi jautājumi, kur nav izcelt ārā. Kamēr viņas neizceļ ārā, mēs nespējam, neizveidinām viņas. Mēs nespējam cieņpilni, man liekas, attiekties arī pret citiem. Jo, ja man sāp, es nevaru līdz galam būt arī iejūtīgs pret tevi. Man gribās tev pišķīt, tu arī cieti, tu arī no tā pienākas. Bet kā tu, Madara, domā, jo man liekas, ka otra tāda problēma, es domāju, ka tā ir problēma, tā ir īstenībā ļoti liela problēma, ir tāda varbūt arī pārprast, es negribu teikt, ka pārprast līdzdalību, tas varbūt tieši no tā, ka tā līdzdalība nav līdzdalības izpratne varbūt, un tas līdzdalības līmenis ir ļoti, ļoti tāds, vēl neattīstīts, bet, kad mēs runājam, piemēram, par kaut kādiem publiskiem pakalpojumiem, joprojām aizvien izteiktāk patiesībā mēs redzam, man pienākas, ja? Vai, piemēram, es kā vecāks aizsūtu savu bērnu uz skolu, un viss šeit beidzas mana atbildība, un tagad, lai tur institūcijas dara savu darbu, respektīvi, kā tev liekas, kas ir tie soļi, kā nenonāk, tādā vispār kaut kādā pārprastajā atkal tādā tiesība. Man ir tiesības, es esmu pilsonis, maksāju nodokļus, jūs tagad tur atrasiniet visas tās manas problēmas. Ja, un kāpēc man vēl vispār kaut kur jāiet, jāceļ kaut kādi papīri vai, nezinu, jāmāc bērnu mājās? Priekš kam tu mums skolas ir? Jā, labi, šis vispār ir sāpīgais jautājums. Vecāki, kuri cer, ka skola salabos, skola cer, ka jūs izdarīsiet mājās. Un gadu 10. Jā, bet teiksim no analoģijās, jo es domāju, ka tas ir tas, ko mēs redzam arī varbūt ļoti daudz problēmu tiešām, kas ir saistīts arī piemēram, ar vardarbību un mobbingu, piemēram, tajās pašās skolās starp jauniešiem šobrīd arī, es domāju, daudz, kas no tā ir tieši dēļ kaut kādām pārprastām robežām un dēļ tā, kad tās ir manas tiesības, vai ne? Piemēram, es nezinu, klapēt kādu toaletē. Tur varbūt tur būs noteikti daudz citu aspektu, bet tas arī varētu ienākt iekšā. Bet jā, vispār, bet tas laikam iet kopā, mēs šobrīd sākam apzināties, varbūt tā kā savas tiesības, bet mēs vēl neizgalām kā sabiedrība un individu neapzināmies, ka mums arī ir jāpalīdz viņām, ka mēs šobrīd mākam prasīt, mēs nemākam dot vēl klāt līdz galām. Atsevišķi cilvēki, bet mēs nemākam apzināties, ka bet tas ir kopā ar to, ka kaut vai elementāra nodokļu maksāšana vai tur jebko citu, vai ne? Mēs šobrīd saredzam, ka to daļu, kurā man beidzot ir tiesības un pienākas, bet es vēl neesmu gatavs kontributēt un pievienoties un uzlabot pats. Man šķiet, ka tas ir izaugsmes process arī, bet vienlaikus tas ir tāds kopējais, protams, arī tāds varbūt tāds patēriņa kultūras formāts. Jo jautājums, kā tad mēs dabūsim to izaugsmi, ja mēs neieguldīsim no sevis? Vai tiešām mēs ceram, ka mēs kaut ko fundamentāli mainīsim, nezinu, savās sistēmās, ja kas nestrādā, ja mēs paši nebūsim gatavi arī kaut ko darīt. Un kā tev liekas, vai šobrīd īstenībā mēs kā sabiedrība esam gatavi kaut ko darīt, vai tomēr mēs gaidām, ka šito visu tur tie, ko mēs tur ievēlam un kas tur darbojās un visi tie ierēģi, lai viņi risina. Viņš to algu saņem galu beigās, vai ne? Mēs taču viņiem iedevām mandātu. Kā tu redzi, kur ir vai ir izēja vispār kaut kāda no šīs situācijas? Ja es zinātu. Nav jau vai tāda viena. Mums, gribot, negribot, mums ir pašiem kaut kas jādara, bet es jau dzīvoju arī savā burbulī. Es varu spriest no tā burbuļa, kurā es esmu, un uz tām burbuļu vietām, uz kurām es aizēju, un es redzu cilvēkus, kas ir aktīvi, grib kaut ko mainīt. Vēl tad ir daļa, kas, protams, iesprūst tādā Twitter cepšanās mainīt gribu virzienā, bet tikai cepās, bet nedara. Tad ir tie, kas varbūt dara, bet nekad to neafišē. Tā pa īstam, ja mums ir vajadzīgs tas mikslis, kurā mēs tomēr kaut ko darām, bet arī, ka to var uzzināt citi. Šobrīd mums ir vēl vajadzīgs tas formāts, kurā zina citi, ka tu to dari. Līdz ar to, kaut kādā mērā, tas jau ietekmē caur šo runāšanos, mainīšanu, tādā veidā mēs arī varam. Tas pats, saka par to politiku arī, vai ne? No vienas puses, tas ir mūžīgais jautājums, iet politikā vai ne cilvēkiem, parastajiem, vai ne? Jo vienlaikus mēs sakām, ka tur nekas nemainās, bet tie, kur tikko ieiet, tad mēs domājam, ka viņi iet meklēt savu pašlabumu. Tad ko tad? Tad man iet vai neiet? Kaut ko mēģināt mainīt vai nemainīt? Kamēr mēs neļausim cilvēkiem mēģināt un kļūdīties arī. Jo arī mēs
tajā pašā politikā. Es beidzot tieši tad mainītu lielajā līmenī. Bet, ja tu kļūdīsies, tad tu uzreiz esi tā kā pilnīgi garām, vai ne? Un mēs tev nepiedodam kļūdas attiecīgi. Bet, tu jau nevari mēģināt un nekļūdīties reizēm. Un tas man arī tāds, ka vispār tā visa tā kultūra gan darba vidē, gan politikā, gan sabiedrībā mēs, īstenībā, jo līdzdalība jau ir daudz par kļūdīšanos, mēģināšanu un kļūdīšanos, un ja mēs nepieņemam, ka kļūdīties ir ok, es pieņemu kļūdu, eju tālāk, laboju. Ja mēs visu laiku tā kā ejam uz to, ka no kļūdām ir jābaidās, tad to arī nevar mēģināt. Un ir tikai tie, kuri var muldēt un izlikties, ka viss ir ok visu laiku. Tā ir, man liekas, tāda ļoti vērtīga doma, jo es domāju, ka tas jau visticamāk arī tā ir un viena no tām lietām, kas atšķir droši vien tādas brīvākas un nebrīvākas sabiedrības. Jā, varbūt tas ir arī, piedod, es to pārāk, bet es domāju, no kurienes arī šis ceļās. Ja? Tātad ka mēs nepiedodam citiem kļūdas, varbūt, kad es jau gribētu iet dziļāk un skatīties iemeslu, varbūt, ka mēs citiem neļaujam kļūdīties, tāpēc, ka mēs patiesībā paši sev neļaujam kļūdīties. Mēs sākot ar sevi, mēs nepieļaujam, mēs vienkārši gribam būt šie perfektie, ideālie, vislabākie, kas nekad mūžā nekļūdās, visgudrākie. Un tas jau arī varbūt ir kaut kādā ziņā no mazvērtības komplekss. Tas veidojās, ka tātad es tomēr esmu perfekta, es esmu pietiekoši laba, es nekļūdos, un līdz ar to es neļauju kļūdīties arī nevienam citam šeit. Jā. Un arī jautājums par cieņu, tādā gadījumā, tātad kā, cik es ļoti sevi cienu un arī savas tiesības kļūdīties, jā, un līdz ar to arī pārējos, un tad otrs, es domāju, jautājums saistībā ar kļūdām ir, cik es esmu spējīga atzīt. Jā, es kļūdījos. Tad, kad tu dzīvo kaut kādā sistēmā vai pārliecībā, kad tev neviens nenocirtīs roku par to, ka tu atzīsti. Es domāju, ka tas ir arī ļoti svarīgi, kad ir mazgaisnība šajā ziņā arī. Absolūti. Bet, piemēram, tā kā jūs atgriežaties pakaļ pie tās mūsu mīļotās izglītības sistēmas, vai ne? Bet kā mums ir izglītības sistēma šobrīd būvēta? Uz to, ka tu saņem atzīmi, un tad tās atzīmes sasumējas, un tad tu vai tiec uz nākamo gadu vai ne, vai tu vari pabeigt skolu vai ne, vai tu vari iekļūt augstskolā vai ne. Viss ir atkarīgs no tiem tavam, es tagad kļūdījos un bļaukšu, bet vai es iemācījos, mēs ļoti daudz afišējam to, vai es šajā mirklī varēju performēt un saņemt to un to atzīmi, bet vai es iemācījos tās prasmes, es iemācījos socializēšanos, vai es iemācījos līdzdarboties, visu to pārējo. Nē, atbildi ir nē. Tu iemācījies, kā nopelnīt tādu atzīmi, lai tev pārceļ nākamajā klasē. Tas ir tas, ko tu iemācījies. Lūdzu, apsveic 9. klases. Un ja godīgi, ko es varu runāt, es ļoti labi mācījos. Es varēju dabūt visas tās labās atzīmes, tāpēc es varēju performēt tur, kur un iebilst tur, kur vajag, bet man akceptēja to, ka es varēju kaut ko tur nedarīt tā kā adekvāti, tāpēc, ka es varēju dabūt labās atzīmes. Ja es viņas nevarētu dabūt labas, tad man nepievērtu acis uz maniem kaut kādiem protestiem tur skolas laikā par vienu vai otru lietu, vai ne? Mēs jau arī ļaujam to līdzdarbošanos tikai tiem labajiem. Patiesībā ļoti interesanti saruna, bet jāsaka, diemžēl tas laiks ir pagājis vienkārši vienā tāds acu mirklī, bet Madara vēlēs kaut ko pievienot noslēgumā šai mūsu sarunai, kaut ko uzsvērt. Kaut ko uzsvērt. Man liekas, ka tas viss, pie kā mēs atgriezāmies, bija tā cieņa atkal un joprojām, un nav tā kā es neesmu. Es visu laiku, man liekas, šo arī latviski sakot, feiloju, vai ne, tāpat nav. Bet tomēr visu laiku tā atcerēšanās par cieņu kā pamatu visam, jo es varu būt līdzdalīgs un iesaistīts un iejūtīgs tikai tad, ja es cienu sevi un tevi pretī. Un mums var būt dažādas iespējas un viedokļi, bet katrā mirklī mēs varam kaut ko darīt. Un tas, man liekas, ir tā kā, ja mēs spētu pie tā visu laiku atgriezties, tad viss pārējais jau aiziet. Paldies. Liels tev paldies. Ko cienīsim viens otru un to arī visos tajos procesos, kur mēs esam. Un paldies, ka tu šodien mums pievienojies un tad uz tikšanos. Paldies, Madara, uz redzēšanos. Paldies.